Nu, kur tu esi mani atvedusi? Tā es esmu atvedusi uz Brīvības bulvāra galējo dobi. Tā ir apaļveida dobe, un katru gadu viņa ir savādāka. Nu, šogad tādos balti rozā toņos. Septembris tas ir tas krāšņākais laiks. Visas krāsas ir ļoti košas. Nu, tāds rudens baudījums vēl, jā. Šeit gan kompozīcijā ir dažas iemaldījušās puķis, kas no pagājušā gada, bet laikam meitenes ir devušas iespēju arī viņā bišķiņu padzīvot. Un kas ziemā notiek ar šo visu krāšņumu? Ziemā viss šis krāšņums pazudīs un paliks melna zeme, kas atkal gaidīs maija beigas ar košām puķītēm. Un šīs puķītes katru gadu ir jāstāda katru gadu viņas ņemam rudenī ārā, pavasarī stādam jaunas. Skaistums ir skaistums, ko nu vajag, to vajag. Šitās ir krustainas, cinerārijas, kuras varētu atstāt arī uz ziemošanu. Problēma ir tā, ka apkārt ir ļoti daudz koku, arī varenais diškābardes, kas metīs lapas, un lapas sakritīs tieši viņām virsū un saķersies visās lapiņās, un pēc tam ir vēl nesmukāk. Bet, ja kādam mājās ir tiešām droši atstājam uz ziemu un ir tāds akcentiņš, un viņas arī pārziemo un reizēm pat aug 2 gadus un izdzen vēl tādu interesantu ziediņu. Šis ir ļoti skaists augs, saucās gaura, un ziediņi izstāsta, ka tādi balti taurenīši. Viņš piešķir tādu vieglumu dobītei. Jā, kā jūs tiekat klāt tiem? Labs jautājums. Mūsu kopšanā nav tie augšējie podi. Okay. Protams, ka viņiem ir grūti tikt klāt. Jā, jābrien cauri šai skaistajai pļavai. Jābojā jūsu darbs. Jā, jābojā mūsu darbs, lai tiktu klāt tur. Skaistums prasa upurs.